Labdien! Priecājamies jūs šodien satikt virtuāli mūsu webinārā par datorprogrammu un atvērto kodu izmantošanas juridiskajiem aspektiem. Webināra pirmajā daļā es, zvērnāta advokāta Līga Fjodorova, stāstīšu par tiesībām, kādas ir datorprogrammu izstrādātājam un kādas ir tā pasūtītājam. Savukārt, webināra otrajā daļā man kolēģe zvērnāta advokāta palīdze Agnese Gerharde stās par atvērto kodu izmantošanas vilinošajām priekšrocībām un tai pašā laikā riskiem. Webināra noslēgumā mēs atļautā laika robežās atbildēsim uz jautājumiem, un tos variet iesūtīt Q&A sadaļā. Vienlaicīgi arī informējam, ka webināra ieraksts pēcāk būs publiski pieejams visiem interesantiem. Datorprogrammu izmantošanā lielāko izaicinājumu rada tas, ka datorprogrammas pasūtītājs jeb potenciālais izmantotājs vēlās visas tiesības bez ierobežojumiem iegādāties sev, lai tas būtu drošs, ka pēc programmas izstrādes tam būs neierobežotas tiesības attiecīgo programmu pielāgot, uzlabot, papildināt, reproducēt un savādāk izmantot. Savukārt datorprogrammas izstrādātāja interese ir vienu un to pašu risinājumu pirmkārt pārdot vairākiem interesantiem. Otrkārt, pēc šī pārdošanas momenta datorprogrammas izstrādātājiem, protams, ir arī interese piedāvāt tā sauktos pēcpārdošanas pakalpojumus, kas saistīti ar programmas uzturēšanu. Būtiski, ka šīs pretrunīgās pasaules, šīs pretrunīgās intereses ir izrunātas pirms programmatūras izstrādes un pirms tās izmantošanas uzsākšanas, jo vēlāk izstrādē investētie līdzekļi, laiks un cerības var likt vilties, ja līgumā neatrunātu iemeslu dēļ, kas galvenokārt būtu saistīti ar autortiesībām, programmas pasūtītājs to nevar izmantot tā, kā to būtu bijis iecerējis. Pirmkārt, jāatcerās, ka datorprogramma ir autortiesību objekts, un uz datorprogrammas aizsardzību attiecās visi tie paši noteikumi, kas ir paredzēti attiecībā uz literāru darbu, uz vizuālu darbu, uz muzikālu darbu, ar, protams, atsevišķiem izņēmumiem, bet vispārīgie principi ir tieši tie paši. Proti, datorprogramma tiek aizsargāta visās tās formās, neskatoties uz to, kādā programmēšanas valodā tā ir radīta. Tā ir aizsargāta tikai tad, ja attiecīgā datorprogramma ir oriģināla, tā ir radīta paša autora intelektuālā darba rezultātā, tātad tas ir zināms radošs pienesums, un tā nav tāda pašsaprotama kombinācija. Tāpat tās ir jāņem vērā, ka autortiesības neaizsargā idejas un principus, un tas attiecās arī uz datorprogrammām. Nereti praksē rodas situācija, kad datorprogrammas pasūtītājs saka, ka tā taču bija mūsu ideja ieteikt, kādam ir jābūt šiem te funkcionālajiem risinājumam vai kādam ir jābūt šiem te ar datorprogrammu panākumam efektam. Tas, diemžēl, daudz nepalīdzēs, jo šīs idejas un principi ir nodalāmi no pašas datorprogrammas koda, un gadījumā, ja tiešām šis datorprogrammas pasūtītājs šīs idejas un principus būs arī fiksējis kādā darba uzdevumā, koncepcijā vai kā savādāk, tad ļoti iespējams augstākais, uz ko šis pasūtītājs varētu pretendēt, ir autortiesības uz šo darba izstrādes konceptu, bet ne uz pašu datorprogrammu. Līdz ar to jau pirms izstrādes ir jāņem, datorprogrammas izstrādes uzsākšanas ir jāņem vērā, kam tad tās tiesības uz datorprogrammas izmantošanu pēcāk radīsies,
un kas lems par šo datorprogrammas izmantošanu. Visbeidzot, kā jau autortiesībās tas ir pieņemts, ir jāņem vērā, kad arī attiecībā uz datorprogrammām par autoru tiek uzskatīta fiziska persona. Tas nozīmē, ka, ja mēs skatāmies no pasūtītāja interesēm un no pasūtītāja interešu viedokļa, tātad un mūsu sadarbības partners ir juridiska persona, kas izstrādā datorprogrammu, tad vērts pievērst uzmanību, kas ir tās fiziskās personas un uz kāda pamata attiecīgais sadarbības partners šīs personas nodarbina. Pamats, kas var būt mantisko tiesību pārējai, var būt dažādi risinājumi. Vispopulārākie ir šīs tiesību nodošanu fiksēt ar kādu līgumu. Ja tas ir pasūtīts darbs, datorprogrammas izstrāde, tad ļoti svarīgi ir atrunāt, kam pieder mantiskās tiesības un kādā apmērā pasūtītājs ir tiesīgs tās izmantot pēc datorprogrammas izstrādes pabeigšanas, jo atbilstoši autortiesību likuma vispārīgajiem noteikumiem, kas regulē pasūtītu darbu, tiek noteikts, ka tātad tiesības uz pasūtītu, uz mantiskās tiesības uz attiecīgo darbu, kas ir izstrādāts pasūtījuma ietveros, saglabā aizvien autors, taču autoram ir pienākums nodot šo darbu, pasūtīto darbu izmantošanai pasūtītājam atbilstoši līgumā noteiktajai kārtībai. Tātad atslēgas vārds šajās tiesiskajās attiecībās ir ne tikai pasūtīšana un darba uzdošana, bet arī tiesisko attiecību skaidrošana, kas notiks kādā veidā pēc darba pabeigšanas attiecīgā datorprogramma tiks izmantota. Otrs iespējamais variants ir gadījumi, kad datorprogrammas izstrādē tiek nodarbināts darbinieks. Attiecībā uz darbinieku izstrādātu datorprogrammu ir jāņem vērā, ka atbilstoši autortiesību likumam mantiskās tiesības piederēs darba devējam, taču, lai mēs iedarbinātu un paļautos uz šo autortiesību likumā norādīto prezumciju par mantisko tiesību piederību, mums ir strikti jāsako un jāpārbauda divi kritēriji. Proti, pirmkārt, tas, ka patiešām pastāv darba tiesiskās attiecības un datorprogrammas izstrādātājs nav piesaistījis tās augtos freelancerus vai apakšuzņēmējus vai kādas citas personas, kas šo datorprogrammu izstrādā, tātad ir obligāti jābūt šīm darba tiesiskajām attiecībām. Un otrs kritērijs, lai paļautos, kā šī tiesību prezumcija par piederību darba devējam darbotos, ir tas, ka datorprogrammai ir jābūt izstrādātai darba uzdevuma ietvaros. Un šis darba uzdevuma formulējums var tikt formulēts gan sapulcēs, gan e-pastos, gan arī atsevišķi fiksēts, bet jebkurā gadījumā mums ir jāpārliecinās, kā ir bijis darba uzdevums attiecīgajiem darbiniekiem attiecīgo datorprogrammu izstrādāt. Tikai tad mēs varam paļauties, ka mantiskās tiesības pieder darba devējam. Kādas tad tiesības pieder datorprogrammas izstrādātājam? Kā jau es minēju, liela līdzība ir ar jebkuru citu autoru tiesībām. Un jebkuram autoram viņa tiesības tiek iedalītas personiskajās tiesībās un mantiskajās tiesībās. Jāatzīst, ka attiecībā uz datorprogrammām šīs personiskās tiesības ir krietni vien ierobežotas, jo atbilstoši pēdējiem autortiesību likuma grozījumiem autors, datorprogrammas izstrādātājs, pamatojoties uz personiskajām tiesībām, nevar aizliegt datorprogrammas pārveidošanu, grozīšanu un papildināšanu, ja vien šāda izmantošana nekaitē autora godam un cieņai. Tāpat arī autors, datorprogrammas izstrādātājs nevar īstenot savas personiskās tiesības uz darba atsaukšanu. Tā pašā laikā
tiesība uz darba pārveidošanu faktiski ir ar tādu duālu raksturu. No vienas puses tā ir personiska tiesība, ja mēs to pamatojam ar kādu personisku, emocionālu, ar autoru saistītiem iemesliem. Tā pašā laikā darba pārveidošana ir arī mantiska tiesība. Ja šīs pārveidošanas iemesli ir izmantot komerciālos nolūkos, izmantot tādējādi, lai nestu augļus un ekonomiski eksploatētu attiecīgo darbu. Līdz ar to datorprogrammas autoram, tātad, kā jebkuram autoram, ir šīs personiskās tiesības, kas ir krietni vien ierobežotas, mantiskās tiesības ir paredzētas likumā strikti uzskaitītas. Kaut arī autortiesību likums vairākas tiesību normas atdala, norādot, ka tās nav piemērojamas datorprogrammas izstrādātājam un datorprogrammai, taču jāņem vērā, ka datorprogrammas izstrāde nereti neaprobežojas tikai un vienīgi ar koda izstrādi. Datorprogrammu pavada gan instrukcijas, ieteikumi, manuāli. Datorprogramma var sastāvēt arī no zināmiem dizaina elementiem, visbeidzot ar nosaukumu, kuru iespējams aizsargā preču zīme. Tādējādi mūsu ieteikums šajos līgumos par datorprogrammas izstrādi atrunāt ne tikai tās tiesības, kas attiecās uz datorprogrammu, jeb šīs koda izmantošanas kārtību, bet daudz plašāk saistot to un vērtējot šo datorprogrammas izstrādi kā tādu paketi, kurā varētu būt arī citi autortiesību objekti, par kuru izmantošanu arī vajadzētu vienoties. Licence. Licence, protams, ir populārākais datorprogrammas izmantošanas pamats. Un neskatoties uz to, vai mēs slēdzam licences līgumu vai iegādājamies licenci, ir vērts pievērst uzmanību sekojošiem elementiem, vismaz sekojošiem elementiem. Šie ir tādi šajā slaidā ir sarindoti, tā teikt, svarīgākie potenciālie iemesli strīdam vai apstākļiem, kas būtu jāizvērtē pilnīgi noteikti pirms licences iegādes. Pirmkārt, pievērst uzmanību uz to, kas pārdod licenci. Atbilstoši autortiesību likumam, tiesības lemt par darba izmantošanu ir pašam autoram vai arī mantisko tiesību turētājam. Tātad mums ir jāpārliecinās, kas ir šis pārdevējs un vai pārdevējs ir tiesīgs rīkoties licences mantisko tiesību īpašnieka vārdā. Saistībā ar nesenā pagātnē pieņemtiem Eiropas Savienības tiesas spriedumiem ir atļauti arī licenču pārdošanu otrreizējā tirgū. Taču šādos gadījumos, kas šķietami liekas ļoti pievilcīgi cenu ziņā un arī galvenokārt cenu ziņā, no šādiem piedāvājumiem būtu vērts padomāt divreiz, vai licences līgumā nav vēl kādi specifiski apstākļi, kas tomēr ierobežo šīs iespējas legāli izmantot programmu, kas ir atkārtoti pārdota. Un tādas situācijas, protams, var būt. Uzņēmumi bankrotē vai likvidējās, vai slēdz biznesu, restruktūrizējās, samazina tā teikt, personu klātbūtni kādos mehāniskos pasākumos un lietas automatizē. Līdz ar to teorētiski tādi apstākļi var būt, kad uzņēmums, kas ir nopircis licenci, pārdomā un izrādās šī licences iegāde ir lieka, un tad varētu būt potenciāli šī iespēja lemt par šīs licences tālāk pārdošanu. Taču šie gadījumi, kā jau minēju, ir ļoti rūpīgi jāapsver no šo licenču iegādātāju perspektīvas.
Otra svarīga lieta, kam būtu jāpievērš uzmanība, ir teritorija, kurā atļauta atbilstoši licencei datorprogrammas izmantošana. Jo īpaši, ja šo licenci vai licenču paketi iegādājās uzņēmums, kas darbojās ar pārobežu raksturu. Proti, ir svarīgi, lai šī licence darbotos gan Eiropas Savienībā, vai varbūt Latvijā, vai arī ārpus Eiropas Savienības. Tas īpaši svarīgi ir grupas uzņēmumiem, kuriem tad ir svarīgi izrunāt ar licenču pārdevēju visus šos aspektus, ne tikai spekulēt ar iegādāto licenču skaitu, tādējādi cerot, ka šī licenču izmaksas būs mazākas, kas, protams, tā arī varētu būt, bet arī atklāti pasakot, ka šo licenču izmantošana būs noteiktās konkrētās teritorijās. Tālāk ir vērts pievērst uzmanību licences tvērumam, proti, ko tad licence paredz, kādus noteikumus, kam un cik lielā apjomā un attiecībā uz kādiem izmantošanas veidiem attiecīgo datorprogrammu drīkst izmantot. Nereti pārpratumi rodās ar darba staciju skaitu, attiecībā uz cik darba stacijām attiecīgo programmu drīkst licencēt. Tām programmām, kurām tiek nodrošināta pieeja arī uzņēmumu klientiem, piemēram, klientu apkalpošanas pasūtījumu apstrādes programmas, nereti tiek iekļauts arī lietotāju skaits. Proti, ja attiecīgo programmas izmantošanu sasniedz noteikts lietotāju skaits, tā skaitā arī klienti, tad ļoti iespējams ir jāpērk papildus licence vai attiecīgi par licences tvērumu, jāsāk vismaz uztraukties, lai tas netiktu uzskatīts par licences noteikumu pārkāpumu. Jau minēju, tad ir jāpievērš īpaši uzmanību tajos gadījumos, ja saskaņā ar licenci ir paredzēts izmantot meitas uzņēmumiem vai uzņēmumu grupai, ir ļoti svarīgi to darīt zināmu licences līgumā vai arī vismaz informēt licences pārdevēju, ka licence tiks izmantota ne tikai no tās juridiskās personas puses, kas licenci ir iegādājusies, bet arī kādas citas personas, kurai tad uzticēs šo licences, jeb datorprogrammas izmantošanu. Protams, jāsako līdzi arī ir datorprogrammas licences termiņiem. Lielākoties gadījumu šīs licences ir terminētas, bet gadījumā, ja licence ir beztermiņa un šai licencei tiek piemērots Latvijas autortiesību likums, tad mēs ļoti iesakām pievērst nozīmi un uzmanību tam autortiesību likuma noteikumam, kas paredz, ka beztermiņa licenci var atsaukt jebkurā laikā 6 mēnešus pirms tam iepriekš brīdinot lietotāju. Lai nerastos nevajadzīgi pārpratumi, ir vērts vērtējot šo licences termiņu, vai tas labāk būs terminēts vai beztermiņa, izvērtēt, kāds risinājums tad ir piemērots attiecīgajā gadījumā. Tajos gadījumos, kad licence, jeb datorprogramma ar datorprogrammas palīdzību tiek nodrošināta kāda datu apstrāde, informācijas apstrāde, tad ļoti svarīgi ir skatīties, kādi ir noteikumi attiecībā uz šo datu saglabāšanas resursu, vai tas būs licences devēja infrastruktūra, vai tas būs mākonis, kāds risinājums ir un pirmkārt pārliecināties tam, lai jebkurā laikā jūs kā šis licences izmantotājs varat šiem datiem piekļūt un viņus dublēt vai pārsūtīt uz kādu alternatīvu risinājumu. Un otrkārt, vienoties, ņemt vērā arī šos aspektus, kas
kas var ietekmēt licences maksu, ja datu apjoms pārsniedz noteiktus apmērus. Tātad arī tas ir svarīgs aspekts, par kuru ir vērts gan no praktiskā, gan no juridiskā viedokļa aplūkot ciešāk. Un visbeidzot, ir svarīgi arī saprast, kādas darbības tieši licence atļauj, jo saņemot licenci nebūtu nenozīmē, kad ir visa veida tiesības rīkoties ar šo attiecīgo datorprogrammu. Ļoti precīzi ir jāsako un jāskatās, kāds ir šīs te atļautais izmantošanas tvērums. Vai ir atļauts tikai instalēt un izmantot, vai ir atļauts instalēt, respektīvi reproducēt un veikt arī kaut kādus koriģējumus, uzlabojumus vai citus pasākumus. Tad ir ļoti precīzi jāskatās arī šī te licences tvērums, ņemot vērā to, ko tieši licence kādas darbības atļauj veikt. Protams, kā jau minēju, ļoti bieži datorprogrammas pasūtītājs vēlās saņemt visas iespējamās tiesības, lai turpmāk lemtu pats, kura persona būs tā, kas veiks atjauninājumus, kas koriģēs, uzlabos, uzturēs gadījumā, ja programmā parādās kādas kļūdas, un mēģinu, tā teikt, godīgā balansā ar datorprogrammas izstrādātāju vienoties, kad arī pats pasūtītājs, ja ne uzreiz pēc datorprogrammas izstrādes, bet kaut kādā vēlākā laika posmā var pats pieņemt lēmumus attiecībā uz šo tiesību izmantošanu. Tad, protams, kad ir interese vienoties par mantisko tiesību atsevināšanu, par to, ka šīs tiesības no datorprogrammas izstrādātāja tiek nodotas pasūtītājam. Taču arī tāda veida līgumos, kas ir alternatīva licencei, būtu svarīgi vienoties attiecībā uz kādu teritoriju šī atsevināšana, ja tiesību nodošana darbojas, vai tā ir attiecībā uz Latviju, attiecībā uz Eiropas Savienību vai visā pasaulē, attiecībā uz cik ilgu laiku šī tiesību nodošana tiek uzskatīta par spēkā esošu, vai tā ir uz neierobežotu laiku, vai tomēr uz kādu noteiktu laika periodu. Tāpat tās arī vienoties un precīzi šajā līgumā atrunāt, kādas tiesības tad ir tās, kas tiek atsavinātas, vai tiek atsavinātas kādas noteiktas izmantošanas veids, vai visas tiesības kopumā. Lai nerastos strīdi, šīs nianses ir pēc iespējas detalizētāk jāizrunā un jāatrunā šajā līgumā, jo nereti jau tas mērķis abām pusēm jau ir cēls un šķietami atvieglos ļoti daudz tādas tehniskas lietas, ja lietas vajadzības tiks optimizētas ar datorprogrammu, taču tajā mirklī, kad rodās kādas domstarpības vai izmaksu ziņā vai sadarbības kvalitātes, operativitātes ziņā, tad ir vērts apdomāt arī to situāciju, kas notiks tad, ja izstrādātāji un pasūtītāji, tā teikt, ceļš šķirsies. Visbeidzot, mans pēdējais slaids ir par atbildību. Tātad, kāda ir atbildība tajā situācijā, ja tiek konstatēts, ka datorprogramma tiek izmantota nelikumīgi, proti bez licences vai jebkādā pieļaujot jebkādus citus pārkāpumus. Protams, kā pirmais tāds potenciālais atbildības potenciālā atbildība ir civiltiesiskā atbildība. Pirmkārt, jau iespēja, ka tiesību īpašnieks varētu prasīt kompensēt zaudējumus, kas ir radušies datorprogrammas neatļautas izmantošanas rezultātā.
Šo zaudējumus nosaka atbilstoši civillikumam, un nosakot zaudējumu apmēru, var ņemt arī vērā šo negodīgi gūto peļņu. Savukārt tajās situācijās, kad ir grūti vai neiespējami noteikt zaudējumu apmēru atbilstoši civillikumam, tad atbilstoši autortiesību likumam ir tāda speciāla kārtība, kādā nosaka zaudējumu apmēru, un šo zaudējumus var noteikt arī piemērojot tā saukto licences metodi, jeb zaudējumus aprēķināt un prasīt tādā apmērā, kādā ir licences maksa. Tā pašā laikā nevajadzētu paļauties uz to, ka sliktākais scenārijs un tikai vienīgi ir šie zaudējumu kompensēšana, kas faktiski noved pie tās pašas situācijas, it kā es būtu tā teikt, legāli iegādājies datorprogrammu, jo lielāks šis mantiskais kompensācijas apmērs no manīm nevarētu tikt prasīts. Sāpīgākā lieta, kas varētu notikt tajā situācijā, ja tiek konstatēta neatļauta datorprogrammas izmantošana, ir civil procesuālie līdzekļi, kas var ar kur palīdzību tiesību īpašnieks ir tiesīgs prasīt šo programmu izmantošanas pārtraukšanu nekavējoties. Un tas var novest pie zināma, tā teikt, sitiena gadījumā, ja nav alternatīva risinājumu, ja ir tiesa izpildītājs, kas tātad uzliek par pienākumu pārtraukt, izmantot tajā pašā mirklī, kad ir saņemts šis tiesa izpildītāja rīkojums. Un faktiski nav nekādas alternatīvas, vēl vairāk un vēl sāpīgāk ir tad, ja šis programmas izmantotājs ir paļāvies, ka noteikti datu informācija tiek saglabāta, izmantojot šo datorprogrammu, un ja netiek izmantot šī datorprogramma, šie dati var tikt zaudēti. Tāpēc, tas, protams, paļauties uz civiltiesisku atbildību, rēķinot, ka tā nebūs lielāka par to zaudējumu, par to apmēru, cik maksā legāla licence, īsti gudri nebūtu. Vēl sāpīgāk bez civiltiesiskās atbildības ir, protams, arī tiesību normas, kas ir iekļautas krimināla likumā, kas noteic, ka pie noteiktiem apmēriem, kas nebūtu nav ārkārtīgi augsti, iestājās arī krimināla atbildība. Un šī tiesība norma, kas paredz kriminālu atbildību par autortiesību objektu nelikumīgu izmantošanu, noteic, kad ir jābūt radītam būtiskam kaitējumam. Būtisku kaitējumu savukārt noteic likums par krimināla likuma spēkā stāšanās kārtību un laiku. Un šajā likumā savukārt ir skaidrots, kas tad ir tās latiņas, kas ir jāsasniedz, lai kvalificētu attiecīgo darbību ar tādām sakām, kas būtu uzskatāms par būtisku kaitējumu. Un konkrētajā gadījumā tātad būtisks kaitējums ir mantisks zaudējums 5 minimālo mēnešu algu apmērā. Tie ir aptuveni, tie ir precīzi 3,5 eiro. Un tiesību norma prasa arī konstatēt, ka tiek apdraudētas vēl citas ar likumu aizsargātas intereses. No mūsu pieredzes lietās, kurās mēs esam bijuši iesaistīti arī krimināla procesos, patiesībā procesa virzītājs šo apdraudētas vēl citas ar likumu aizsargātās intereses interpretē pietiekami plaši un faktiski paralēli mantiskam kaitējumam, jeb šiem te mantiskam zaudējumu apmēram, kas ir noteiktajā šajā minimālo mēnešu algu apmērā, lai konstatētu, ka tiek apdraudētas vēl citas ar likumu aizsargātas intereses, tiek parasti piesauktas vienkārši apstākļus, ka tiek pārkāptas intelektuālās īpašuma tiesības, kas ir aizsargātas konstitucionāli, tātad atbilstoši satversmē, un tātad ir gan šis mantiskais kaitējums, gan arī intelektuālo īpašumu tiesību aizskārums, kuru aizsardzība ir jānodrošina konstitucionāli.
Nav jāmeklē citas ar likumu aizsargātās intereses tajos gadījumos, ja mantiskais kaitējums, ja mantiskais zaudējums sasniedz 10 minimālās mēneša algas, proti 7,000 eiro. Jāatzīst, ka arī šo slieksni nav grūti sasniegt ar dažām labām, pietiekami ekskluzīvām programmām, kuru licences var šo summu veidot, ja ir neatļautas šīs datorprogrammu lejuplādes, un šeit nebūtu jāpaļaujās, ka tam vajadzētu būt 10 programmām, lai šo sliekti sasniegtu. Visbeidzot, attiecībā uz juridiskām personām, kura tad ir persona, kas ir atbildīga par to, lai uzņēmumā šis datorprogrammu izmantošana notikt atbilstoši tiesību normām, protams, tā ir uzņēmuma valde. Ir bijušas lietas, kurās situācijā, kurā ir vairāk valdes locekļi, tiek izvērtēts un atzīts, kura valdes locekļa atbildībā tad bija attiecīgi šo datorprogrammu legālas izmantošanas kontrolas pienākums, un arī pret šo personu arī tiek turpināts šis nevisai patīkamais process. Protams, arī tajā situācijā, kad ir noteikts pie noteiktām tiesību normām arī krimināla procesā, ir iespējams izlīgums ar procesa virzītāju, taču jāatzīst, ka no mūsu pieredzes arī šis izlīgums krimināla procesā ir nepatīkams pasākums, par ko ir jāvienojās, jo izlīgums prasa vainas atzīšanu kā priekšnoteikumu, un tas dažkārt ir emocionāli sarežģīti pateikt, ka jā, es esmu vainīga vai vainīgs attiecīgā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, un es kompensēju zaudējumus, kompensēju vēl kādus pasākumus un ar procesa virzītāju vienojos par krimināla procesa izbēgšanu. Līdz ar to ir vērts, tā teikt, sekot mūsu ieteikumiem, kas ir minēti šajos dažos manis prezentētajos slaidos, un izvairīties no nepatīkamām situācijām likuma priekšā. Paldies jums tik tālu prezentāciju no manas puses. Tālāk vārdu es dodu manai kolēģei Agnesei Gerhardai, kas stāstīs par atvērto kodu izmantošanu. Labdien! Paldies, Līga, par ieskatu par būtiskākajām niansēm, kas jāņem vērā attiecībā uz datorprogrammām. Un ņemot vērā, ka arvien vairāk tiek izmantoti atvērtā koda programmatūra risinājumi, mēs šodien vēlamies vairāk pievērsties arī šai tēmai. Protams, šodien apskatītie jautājumi par atvērto kodu būs no jurista perspektīvas, vadoties pēc labās prakses principiem, jo atsevišķi netiek regulēti atvērtā koda jautājumi. Pirms mēs pievēršamies atvērtā koda programmatūrām un to licenču veidiem, sākotnēji būtu labi apskatīt arī svarīgākos terminus, kuri tiek lietoti saistībā ar atvērtā koda programmatūru risinājumiem. Ja jau šodien runājam par atvērto kodu, tad parasti pirmais jautājums ir, kas tad īsti tas ir, jeb angliski pazīstamais source code. Pirmkods būtībā ir programma cilvēkiem salasāmā un saprotamā valodā. Pirmkods tad vēlāk tiek pārveidots datoram izpildāmā formā. Savukārt atvērtā pirmkoda programmatūra ir programma, kuras pirmkods nav pieejams un lietotājiem pirmkods ir tieši pieejams, atvainojiet, un to atklāti izmanto tās veidotāji un lietotāji. Līdz ar to lietotājs saņem no autora licenciju izmantot radīto pirmkodu. Lietot, darīt pieejamu, reproducēt, atvasināt. Kā vēlāk aplūkosim, ne visas atvērtā pirmkoda licences uzliek par pienākumu publicēt tieši pašu pirmkodu.
Pretēji ir īpašnieku programmatūras, kuras ir programmas, kurām pirmkods nav pieejams, un lietotājiem visdrīzāk par maksu tiek piešķirta licence ar limitētām lietošanas tiesībām, jeb programmu nedrīkst izmantot neatļautiem mērķiem. Šīs ir visvairāk izplatītās programmatūras un visvairāk mums plaši pazīstamās programmas, par kurām tiek maksāta licences maksas. Nākamais termins, ko bieži vien izmanto kopā ar atvērtā koda programmām, ir brīvā programmatūra. Un šis jēdziens automātiski netiek pielīdzināts bezmaksas programmai. Un galvenās atšķirības mēs apskatīsim nākamajā slaidā. Savukārt, brīva programmatūra ir datorprogramma, ko lietotājiem dod bez maksas. Šādas programmas izplata paziņojot par to esamību lietotājiem. Lai arī bezmaksas programmatūru iegūstam par brīvu, svarīgi atcerēties, ka uz tām arī attiecas autortiesības. Tas nozīmē, ka ar programmatūru lietot to drīkst tikai ar tādiem nosacījumiem, kas ir ietverti licencē. Ja mēs apskatām to nedaudz vēsturi un kas tad īsti ir un kā radās atvērtā koda programmatūra, tad ir jāsāk ar to, ka abi šie termini atvērtā pirmkoda programmatūra un brīvās programmatūras nav jauni termini, un to pirmsākumu ir meklējami jau 80. gados. Savukārt 1998. gadā tika nodibināta organizācija, kas arī definējusi atvērtā pirmkoda programmatūras principus un arī apstiprina šīs dažādās licences, kas atbilst definīcijai un tiem pamatprincipiem. Bieži vien tiek uzskatīts, ka atvērtā pirmkoda programmatūras ir bezmaksas un ar neierobežotiem lietošanas un izplatīšanas principiem. Kā jau šajā tabulā var redzēt pa kreisi, ka atvērtā koda programmas iekļauj krietni vairāk pamatprincipus vai ierobežojums nekā brīvās programmatūras. Un šie 10 pamatprincipi iekļauj tādus nosacījumus, kas saistīti ar piekļuvi pirmkodam, par atļaujām atvasinājumiem, dažādiem uzlabojumiem. Svarīgi ir saglabāt autora integritāti, ja tā ir atsauce uz to sākotnējo autoru, un ka šīs programmatūras nediskriminē un tās var izmantot dažādiem mērķiem. Līdz ar to, ja salīdzina ar ierastiem īpašnieku programmatūru principiem, var secināt, ka pamatprincipi ir līdzīgi, bet ir nākuši klāt vairāk izmantošanas nosacījumi, kā tad īsti var gan kodu, gan arī programmatūru lietot. Līdz ar to visi iepriekš apskatītie pamatprincipi tiek iekļauti dažāda veida atvērtā pirmkoda programmatūru licencēs. Atvērtā pirmkoda licences ļauj kodu un programmatūru brīvi izmantot, tā skaitā modificēt un koplietot, kas ir pretstatā īpašnieku programmatūrām, kuru izmantošanai ir nepieciešama licence, bieži vien tā ir par maksu iegūstama. Un arī parasti īpašnieku programmatūrām licences sniedz ierobežotas iespējas un neļauj modificēt vai koplietot. Attiecībā uz atvērtā koda programmatūru licencēm bieži tiek nepareizi saprasts, ka šīs atvērtā pirmkoda programmatūras netiek aizsargāts ar autortiesībām. Tomēr nebūtu tā nav, un ja tā būtu, tad neviens jau īsti nevēlētos izmantot šīs programmatūras. Bet, protams, ir savi ierobežojumi. Līdz ar to, kā jau visām citām programmatūrām, arī atvērtā pirmkoda programmām ir nepieciešams saņemt atļauju tās izmantot, jo datorprogramma ir ar autortiesībām aizsargāts objekts, kā jau Līga iepriekš minēja. Un pašlaik ir vairāk kā 100 dažādas atvērtā koda licences, kuras tiek iedalītas divās pamatgrupās. Pirmā grupa ir liberālās licences, jeb permissive licences, kuras ļauj darīt kādas darbības ar kodu un programmatūru, kamēr tiek ievērot licences principi. Liberālās licences, kā cita atvērtā koda licences, nodrošina programmatūru tādā formā, kādā tā ir, un bez garantijām. Un galvenie principi liberālām licencēm ir sekojoši. Pirmkārt, izmanto kodu pēc saviem ieskatiem, lieto uz
savu atbildību un riskiem, un galvenais atsaucies uz autoru. Savukārt otrā grupa ir angliski atpazīstamās copyleft tipa licences, kuras ir sarežģītāk uztverams. Un papildus jau minētiem liberālās licences principiem noteikts, ka visas modifikācijas atvasinājumi ir jāizmanto saskaņā ar sākotnējās licences principiem. Piemēram, ja sākotnējā licence paredz, ka pirmkodam ir jābūt publiski pieejamam, tad arī turpmāk kods ar visām modifikācijām ir jāpublicē. Un tādā veidā varētu teikt, ka šī veida licences nodrošina atvērtā koda pamatprincipu, ka programmatūra paliek atvērta. Protams, copyleft licences iedala dažādās kategorijās pēc noteikumu striktuma. Tās var būt ar ļoti vājiem nosacījumiem un ar ļoti striktiem, ko mēs pēc brīža aplūkosim. Būtiski arī ir nošķirt, ka vairums copyleft licences ir ar atvērtu pirmkodu, bet ne visas atvērtā koda licences ir copyleft. Tādējādi atvērtā koda programmatūras, kuras neuzliek par obligātu pienākumu publicēt kodu, var būt arī daļa no programmām, kuras izplata zem citām licencēm. Tā skaitā arī zem slēgtā koda licencēm vai īpašnieku programmatūru licencēm. Un, lai labāk saprastu tās būtiskās atšķirības, kas ir starp atvērtā pirmkoda programmatūru un īpašnieku programmatūru, tad, protams, primāri ir koda pieejamība, kad atvērtā koda programmām pirmkods ir pieejams, tas ir atvērts, savukārt īpašnieku programmatūrām tas ir slēgts kods. Tad otrs būtisks kritērijs ir sadarbības iespējas. Atvērtā koda programmatūras veicina sadarbību, ka jebkurš var iesaistīties koda izveidē un modifikācijā, bet īpašnieku programmatūram pretstatā ir skaidri noteikts, ka programmu var lietot tikai tā persona, kas to ir iegādājusies un tikai ar specifiskiem nosacījumiem, kuri ir iekļauti licencē. Turklāt atvērtā koda licence ir tieši šie licences modeļi. Tas nozīmē, ka atvērtā koda licence nenodrošina tiesības izsniegt apakšlicences un tās atļauj izplatīt modificētu vai nemodificētu kodu. Līdz ar to atvērtā koda licences nevar nodot, ja to tiesības tiek piešķirts jebkuram lietotājam jau sākotnēji. Kā vislabāk zināmie piemēri atvērtā koda programmatūrām ir Linux operētāja sistēma, Mozilla Firefox interneta pārlūks, VLC Media Player un daudz citi. Pievēršoties tālāk uz programmatūru licencēm, var teikt, ka galvenie veidi datorprogrammā licencēm tiek iedalīti 5 dažādās kategorijās, sākot no vismazāk ierobežojošas pa kreisi līdz strikt ierobežojošai licencei. Bez ierobežojumiem ir publiskā domeina licences, kuras noteic, ka uz attiecīgo datorprogrammu nav piemērojams autortiesības un nav nekāda ierobežojuma. Līdz ar to tās ir vismazāk aizsargātās un ar visbrīvāk pieejamo lietojamību un visplašāko licenci. Kā otra kategorija ir saucamās LGPL licences, un tās ir daļa no copyleft licencēm. Tomēr to izdala, jo tās nosacījumi tiek piemēroti datubāzēm. Jeb atvērtā pirmkoda nosacījumi ir datubāzei, nevis savienotāju programmatūrai. Līdz ar to atvērtā pirmkoda datubāzes var tikt savienots ar slēgtā koda programmatūrām, un atvērtā pirmkoda nosacījumi netiks attiecināti uz visu programmatūru, kā tas būtu citu licenču gadījumā. Nākamās ir jau pieminētās liberālās licences, kuru pamatprincips ir atļaut izmantot atvērtā pirmkoda programmatūru, galvenais par to paziņot. Un viss ierobežojošākais no atvērtā pirmkoda licencēm ir jau iepriekš apskatītās copyleft licences, bet kuras arī var iedalīt dažādas stipruma kategorijās. Un, protams, visierobežojošākais licenču veids ir īpašnieku programmatūra licences, kas sniedz atļauju lietot programmu ar ļoti striktiem nosacījumiem un bieži vien par licences maksu. Pašlaik ir pieejami ļoti daudz dažādu atvērtā
koda programmatūru licenču veidi, un ir ļoti viegli apmaldīties to nosacījumos. Galvenais, kas būtu jāņem vērā, ir, kādā kategorijā konkrētā licence ietilpst un kāda ir šo licenču nosacījumi. Piemēram, vai tā ir liberāla, jeb permissive licence, vai arī copyleft licence, kuras arī vēl smalkāk var iedalīt pēc stipruma. Un svarīgākā atšķirība starp šiem diviem veidiem ir, ka liberālās licences sniedz atļauju lietotājiem šo programmatūru lietot, modificēt, piekļūt pirmkodam un arī mainīt izplatīšanas nosacījumus atvasinātiem darbiem, jeb modificētam kodam. Atvasinātie darbi ir jau uztverams kā jaunradīts programmatūras, un tās nav jāpublicē ar tās pašas licences nosacījumiem. Tas ir attiecībā uz liberālām licencēm. Līdz ar to licences nosacījumi var atšķirties, bet galvenais ir iekļaut licences paziņojumu par to sākotnējo licenci. Šajā kategorijā ietilpst tā saucamā apača licence, kura gan prasa iekļaut veikto izmaiņu paziņojumus. Un būtībā varētu nošķirt to, ka galvenais liberālām licencēm ir iekļaut oriģinālo paziņojumu par licenci, un pārējās modifikācijas var arī tikt licencētas ar citiem nosacījumiem. Piemēram, tā skaitā arī neiekļaut un neatklāt pirmkodu publiski. Vispopulārākās licences ir BSD, Massachusetts Tehnoloģiju institūta radītā NIC licence un jau pieminētā apača. Savukārt, copyleft licences galvenokārt atšķiras ar principu, ka ir pienākums tās pašas saņemtās tiesības lietot, izplatīt un mainīt arī tādā pašā apjomā un veidā arī visiem turpmākiem atvasinātajiem darbiem. Līdz ar to, ja tiek izmantots atvērtā pirmkoda programmatūras ar copyleft licenci, tad visas turpmākās jaunās programmatūras, kas ir radītas ar šo kodu, arī būs tālāk zem šīs pašas licences. Un, lai gan arī copyleft licencētu programmatūru var arī komercializēt un pārdot, tomēr ir jāņem vērā, ka kāds no pircējiem šo pirmkodu tālāk var izplatīt un lietot. Un, kā jau te ir redzams, tad copyleft licences var iedalīt divās daļās - vājākas un striktākas licences. Pie vājām pieder Mozilla Public licence, kas, piemēram, ļauj nepublicēt pirmkodu, bet savukārt GPL licence tiek uzskatīts par visam striktām, jo tās tiek arī dēvētas tā saucam kā lipīgi vīrusi, jeb līdz ko tiek izmantota GPL licencēta programmatūra, tad turpmāk ir jālieto šī licence un jāpublicē kods. Līdz ar to ir svarīgi iepazīties ar licences nosacījumiem un saprast atšķirības starp dažādām licencēm un arī to sadarbību, jo ne visas atvērtā koda licences var lietot kopā. Šeit ir redzams grafiks, kurā tiek parādīts, ka, piemēram, liberālās licences savstarpēji sadar, bet ne visas liberālās licences var lietot ar copyleft licencēm. Tādēļ datorprogrammu izstrādātājiem jo īpaši jāpārzina dažādo licenču nosacījumu, kādas atvērtā koda licences tiek izmantotas un kura būs tā primārā licence, kura noteiks nosacījumus, piemēram, par koda publicēšanu un citiem nosacījumiem. Līdz ar to ļoti svarīgi ir aplūkot visas izmantotās licences kopsakarā un nepieļaut situāciju, kad kaut arī nav vēlme publicēt pirmkodu, bet, diemžēl, tas ir jāpublicē dēļ nepareizās licences izmantošana. Līdz ar to tad ir svarīgi atcerēties 3 būtiskākos elementus. Pirmkārt, ja licences nosacījumi nenosaka savādāk, atvērtā koda licences drīkst izmantot komerciāliem mērķiem ar noteikumu, kad licencē nav kaut kas cits paredzēts. Un svarīgi arī te pieminēt, ka komercializēšana uzreiz nenodrošina izņēmumu tiesības uz programmu. Otrs būtiskais elements ir par tieši šo iepriekš pieminēto sadarbību, kad, ja tiek izmantots dažāda atvērtā koda licences, tad ir svarīgi iepazīties, saprast, kāda ir nosacījuma šīm licencēm un kuru tad ir tā noteicošā
kuras noteikumi tiks tālāk izmantoti visām koda modifikācijām. Un trešais ir par to, ka atvērtā pirmkoda programmatūras ir iespējams integrēt slēgtā programmatūrā, bet nepieciešams ir rūpīgi atkal jau iepriekš pieminēto kritēriju, kad jāiepazīst ar licences nosacījumiem, ka, piemēram, licencē nav noteikts pretējais, kad nedrīkst izmantot un integrēt. Līdz ar to mēs pievēršamies pie atvērtā koda lietošanas ieguvumiem. Kā jau atvērtā koda risinājumi ir ļoti plaši pieejami, tad tas nodrošina, ka šie atvērtā koda programmas un dažādie tie jau risinājumi, kas ir būvēts, tiem nodrošina ātrāku izstrādi, jo ir iespējams izmantot jau gatavus kodus. Un tas, ja jau tas ir pieejams, tad tas rada arī zemākas izmaksas datorprogrammu radīšanai. Protams, ir arī atvērtība, kad ir iespējams ne tikai lietot, bet arī modificēt un tālāk lietot, kā vien vēlas, ja licencē nav savādāk noteikts. Tad ir jau konkrēti standarti pieejami, ka iepriekš apskatītie 10 pamatprincipi, kas regulē atvērtā koda programmatūru lietošanu. Un galvenokārt te būtu jāmin, ka šis ir piemērots īstermiņa projektu īstenošanai, kā atvērtā koda ātrā izstrādē vislabāk būtu jāizmanto īstermiņa risinājumiem, jo tomēr, lai gan ir atvērtā koda programmatūras ļoti vilinoši, bet ir arī savi riski. Pirmais risks būtu garantijas trūkums, bet, protams, atsevišķos gadījumos dažādi atvērtā koda programmatūru izstrādātāji un nodrošinātāji par atsevišķu samaksu uz kādām konkrētām komponentēm var sniegt to garantiju, bet tā netiks automātiski piemērota jebkuram atvērtā koda risinājumam. Tad otrs risks ir par nepieciešamību manuāli pielāgot, jo, ja jūsu pasūtītā datorprogramma ir ar atjauninājumiem, tad nevienmēr automātiski atvērtā koda sadaļas automātiski tiks integrētas, tas ir jādara manuāli. Tad, protams, par licences noteikumiem. Tie ir ļoti dažādi, tie var atšķirties dažāda veida atvērtā koda licencēm, un tie nav grozāmi, jo jūs jau ņemat gatavu licenci. Ja, piemēram, datorprogrammā ir iekļauts šie atvērtā koda risinājumi, tad ir jāpiekrīt tiem licences nosacījumiem, kas ir konkrētiem kodam. Un otrs, kas jāņem vērā, ir par tiem specifiskiem licences noteikumiem. Jo katra licence var paredzēt konkrētus nosacījumus, piemēram, pienākumu publicēt kodu vai arī ierobežot lietošanu, kad konkrēto atvērtā koda risinājumu var lietot, piemēram, tikai akadēmiskiem mērķiem, to nevar komercializēt. Līdz ar to ir svarīgi rūpīgi iepazīties ar katru licenci un tās ierobežojumiem. Un vēl svarīgākais, ko būtu jāpatur prātā, kad sākotnējiem izstrādātājiem ir tiesības arī atsaukt licenci. Līdz ar to ilgtermiņa risinājumos pastāv šis risks, kas būtu arī jāņem vērā. Nobeigumā mēs vēlētos ar jums dalīties ar labo praksi. Un kā pirmais solis būtu licences nosacījumu pārzināšana un zināt savas tiesības un pienākumus. Tad, protams, būtu arī jāsako līdzi atvērtā pirmkoda programmatūrā un, piemēram, jūsu uzņēmumā izveidot politiku, kurā būtu strikti jāatrunā, vai uzņēmums pieļauj izmantot atvērtā koda risinājumus, vai ir kādi ierobežojumi un kā darbiniekiem rīkoties. Tomēr, lai darbinieki ir informēti par dažādiem riskiem un ieguvumiem. Un būtu labi arī veikt atvērtā koda programmatūru auditu un uzskaitīt, kādas licences tiek izmantotas, kādi ir nosacījumi un vai ir kādi ierobežojumi. Un, protams, iekļaut atsauces uz atvērto kodu līgumos ar datorprogrammu autoriem, izstrādātājiem. Piemēram, vai jūs piekrītat, ka tiek izmantot atvērtā koda risinājumi, vai tomēr būtu jāizvairās no šo kodu izmantošanas. Un
uzņēmumos, kur ļoti daudz darbs ar dažādām datorprogrammām, būtu labi tomēr arī informēt darbiniekus un veikt kādas apmācības. Līdz ar to, lai atvērtā koda risinājums sniegtu vairāk ieguvumus nekā riskus un kādas problēmas. Tas īsumā būtu viss no manas puses. Paldies par uzmanību un laiks jautājumiem. Jā, paldies, Agnese. Atvērto kodu izmantošana ir ļoti vilinošs pasākums, un patiesībā varbūt tādam datorprogrammu nespeciālistam liktos, ka tas jau ir kaut kas tāds, ar ko es noteikti nenodarbojos. Tā būtībā nav. Patiesībā mēs visi mūsdienās izmantojam mehāniskos tulkošanas līdzekļus, dažāda veida datu apstrādes, informācijas apstrādes risinājumus, kuru iespējams ir balstīt uz šo atvērtā koda izmantošanu. Bet mums ir ienākušies daži jautājumi, kurus mēs gribētu atbildēt, un daži jautājumi ir izcili. Piemēram, viens no jautājumiem, vai licences pircējam ir jāpārliecinās, ka pārdevējs, juridiska persona, ir tiesīga atsavināt autora, tātad autora kā fiziskas personas, mantiskās tiesības. Kā to izdarīt, vai pietiek tikai ar juridiskas personas apliecinājumu? Vienmēr, kad mēs iegādājamies zināmu lietu, mums ir vērts paskatīties vai publiskos reģistros, vai arī painteresēties par izcelsmi, kā attiecīgā lieta ir nokļuvusi pārdevēja rīcībā. Ja mēs iegādājamies programmas šīs te mantiskās tiesības, mums būtu jāveic vismaz atsevišķi saprātīgi pasākumi, lai noskaidrotu, vai tiešām juridiska persona, kas pārdod, jeb atsevina šīs mantiskās tiesības, ir tiesīga to veikt. Mums, kā juristu, tāds optimālais, labākais risinājums ir, protams, šī līguma pielikumā fiksēt visu autoru vārdus, uzvārdus, kas ir bijuši iesaistīti attiecīgās programmas izstrādē, visu šo autoru apliecinājumus, ka viņi neizmantos ne personiskās tiesības, nekā savādāk kaitēs šo programmu tālākai atsevināšanai tiesību ieguvējiem, jeb attiecīgajiem pasūtītājiem. Tāpatās arī apliecinājumus no pašu šo autoru puses, kad mantiskās tiesības ir nodotas attiecīgajai juridiskajai personai, un juridiskā persona ir tiesīga lemt par šo mantisko tiesību atsevināšanu. Bet, protams, realitātē nevienmēr šo autoru fizisko personu apliecinājumus ir iespējams iegūt un pievienot attiecīgajiem līgumam. Ja ir situācija, ka tas nav iespējams, tad, protams, mēs prasām visstingrākos apliecinājumus no pašas juridiskās personas, kas ir pārdevējs, un arī norādām, ka gadījumā, ja būs fiziska persona autors, kurš cels iebildumus vai šo programmatūru izmantos alternatīvi vai nodos vēl kādai citai personai, mēs celsim mantisku prasību pret šo juridisko personu un lūksim kompensēt ne tikai programmas atsevināšanas šos izdevumus, bet arī tos visus izdevumus, kas ir radušies, lai investētu, kas radušies saistībā ar šīs programmas izstrādi, nopirkšanu, instalēšanu, darbības uzsākšanu. Bet, protams, kad šāda veida apliecinājumi nevienmēr ir pietiekami efektīvi, juridiskas personas vienu dienu ir, otru dienu nav, tāpēc visdrošāk, protams, ir, ja paši autori fiziskas personas sniedz apliecinājumus, kurus pievieno līguma pielikumā, atbilstoši kuram mantiskās tiesības tiek nodotas citai personai. Ja šo mantisko tiesību nodevējs ir juridiska persona, vienalga vai darba devējs vai persona, kas ir organizējusi šo datorprogrammas izstrādi. Nākošais jautājums ir par to, vai Latvijas autortiesību likuma izpratnē, tā teikt, saucamā mūžīgā licence tiktu laika ziņā ierobežota vai laika ziņā tiktu uzskatīta par neierobežotu licenci. Latvijas autortiesību likums atļauj
licences, kas tiek izdotas neierobežotu laiku periodu, taču paredz šo te noteikumu, ka licence, kas nav ierobežota termiņā, var tikt atsaukt jebkurā laikā 6 mēnešus iepriekš par to brīdinot. Pirmkārt, ja mēs redzam, kad ir šie te mūžīgās licences noteikumi, nosacījumi līgumā, mums ir jāpievērš uzmanība saskaņā ar kādas jurisdikcijas tiesībām šis līgums, ja šī licence pat ir izstrādāta. Ja tā ir izstrādāta ar Latvijas tiesību, piemērojot Latvijas tiesības, tad, protams, tā ir, tā teikt, sarkanais karoks, lai apdomātu, vai šāds risinājums mums ir pieņemams. Ja mēs izsveram riskus par un pret, tad ļoti iespējams šo risku mēs varam kompensēt ar apliecinājumiem, kad gadījumā, ja tiks izmantot šajā autortiesību likumā noteiktās tiesības licenci atsaukt 6 mēnešus iepriekš paziņojot, tad attiecīgi licences ņēmējs būs tiesīgs prasīt no licences devēja visu veidu kompensāciju, ne tikai licences izmaksas, bet arī visu to, kas saistās ar darba pārtraukšanu vai citu licenšu aizvietošanu vai kādus citus paredzamās neērtības, kas tad tiktu skaidri un gaiši definēts, lai tad tas tiesību īpašnieks padomātu divreiz, vai viņš šajā autortiesību likumā paredzētās tiesības vēlas izmantot vai tomēr no tām atturēties. Jautājums par to, kā pirkuma līgumā, ar kuru tiek iegādāta datorizēta iekārta, varētu atrunāt datorprogrammas licences termiņu, ja līguma slēgšanas brīdī vispār nav paredzams, cik ilgi šī iekārta tiks lietota. Šādas situācijas mēs aicinātu risināt ar ņemot vērā tādus saprātīgas iekārtas amortizācijas paredzamo termiņu un paredzēt, kad šis iekārtas pirkuma līgums iekļauj licenci, kas ir paredzēta pirmajiem 10 vai pirmajiem 20 gadiem ar iespēju pēc tam par kādu jau ar formulu atrunātu atlīdzības izteiksmi vienoties par sekojošu termiņu nosekšanu, lai nerodas situācija, ka iekārta ir, bet licences termiņš ir beidzies. Bet šis jautājums ir vietā, jo tajos gadījumos, kur tiek izstrādāta individuāli paredzams risinājums, un tādā gadījumā ir vērts tomēr vienoties par šo datorprogrammu mantisko tiesību atsevināšanu par labu šim pasūtītājam, jeb potenciālajam datorprogrammas izmantotājam, bet, protams, tas atkarīgs ir no katras konkrētās situācijas. Ja nav iespējama šī tiesība nodošana, tad mums ir jāskatās uz licences noteikumiem un jāmēģina variēt un izkalkulēt mums tāds kā potenciālam licences izmantotājam labvēlīgākais scenārijs, kas tad varētu nosekt visus riskus. Vai ir iespējams datorprogrammu audits, lai pārliecinātos, lai izmantošana ir legāla? Jā, tādus pasākumus veids, un tas pat ir iesakāms uzņēmumam, kurš tiešām izmanto šīs datorprogrammas un pirmkārt jau pašam datorprogrammu, tā teikt, IT speciālistam, kas tiek nodarbināts IT nozarē, būtu pirmkārt jāveic ik pa laikam audits, lai konstatētu, vai uz uzņēmuma datoriem ir atļautas šīs datorprogrammas un vai nav kādas ar izklaidi vai cita veida ne uzņēmuma interesēs vai vajadzību apmierinošas programmas, kas, tā teikt, šo ekonomiskās policijas audita ietvaros visiem tiek uzskatīts kā tiek
nāk lejā kā pārsteigums, bet tik pa laikam arī iekšēji veikt šos te auditus, lai novērstu riskus, kad datorprogramma, kas ir instalēta, ir neatļauta izmantota. Un, protams, šādus auditus veids arī ar palīdzību, ko sniedz jurists vai uzņēmuma jurists vai kāds cits, kas tātad pievērš uzmanību šim licencē aptverto darbstaciju skaitam, licences termiņam un citiem, tā teikt, red flag iemesliem, kas varētu liecināt, ka šī licence ir nelikumīgi instalēta. Bet tas patiesībā ir ļoti, šīs datorprogrammu audits patiesībā ir obligāts pasākums, veicams vismaz reizi gadā. Vai teritorijas noteikšanas licences lietošanai neierobežo konkurences tiesības? Nē, ja vien attiecīgais uzņēmums nav dominējošā stāvoklī, kurā būtu jārēķinās ar noteiktiem nosacījumiem, kurus diktē konkurences tiesības un kuru dēļ šis licences izdevējs nevarētu patvaļīgi diktēt savus noteikumus, bet teritorijas noteikšana ir saistīts ar intelektuālo īpašumu tiesību izsmelšanu, tātad tiesības ļaut, lai autortiesība aizsargāts darbs vai preču zīme vai izgudrojums, kas aizsargāts ar patentu vai arī datorprogramma, tiktu laists tajā tirgu ar paša tiesību īpašnieku atļauju, kurā tiesību īpašnieks uzskata, ka šīs intelektuālās īpašuma tiesības tiktu pietiekami aizsargātas. Tā ir tāda prerogatīva, ko paredz intelektuālā īpašuma tiesību regulējums. Kā juridiski varētu risināt jautājumu, kad ir iegādāta programmatūra, bet vairāku gadu gadījumā pasūtītājs ir ieguldījis sistēmas izstrādē neproporcionāli lielāku naudas summu produktu attīstībā nekā sākotnējā produkta summa, vai ir kāda risinājuma šīs programmatūras pārņemšanā pie pasūtītāja. Diemžēl šis gadījums ir tas, ar ko mēs sākām, norādot, kad šīs ir tās zaudētās cerības, ar kurām var saskarties dēļ šī autortiesību regulējumu, saprotot, ka pasūtītājs ir tas, kas ir diktējis šos te funkcionālo risinājumu vajadzības, diktējis principus un investējis savu darbu, lai šo datorprogrammu izstrādātu, bet ja vien nav pušu vienošanās, kad šīs mantiskās tiesības pieder pasūtītājam, tad, protams, kad autortiesību likums strikti nosaka šīs tiesības pieder autoram, datorprogrammas izstrādātājam. Un šādas situācijas faktiski ir iemesls mūsu šodienas, tā teikt, webināram apdomāt divreiz šos līguma noteikumus, pirms mēs piekrītam jebkādu datorprogrammu, tā teikt, attīstīšanai, izstrādē, ieviešanai, lai pēcāk tieši pamatojoties uz autortiesību regulējuma noteikumiem mums nebūtu kādas darbības stingri jānožēlo. Ja jums ir vēl kādi papildus jautājumi, mēs vienmēr esam laipnis apspriest, diskutēt un šos jautājumus risināt telefoniski, e-pastā vai kā savādāk. Ja pašlaik citu jautājumu nav, es saku paldies visiem webināra dalībniekiem. Paldies jums par uzmanību un paldies jums par interesi par šo tēmu, jo ir grūti noturēt interesi tajā mirklī, kad nav vēl strīdi. Tad, kad ir strīdi, tad šīs problēmas risināt ir jau par vēlu. Paldies jums liels par uzmanību. Uz redzēšanos. Paldies!